pēdējais totalizatoru jautājums. Cik ilgi strādās šī valdība? Līdz martam. Jo? Tāda likme līdz martam. Tā runā Rīgā. Taksisti, ja? Nu, kluāros ir ļoti dažādas sarunas, jā, un tagad grūti ļoti prognozēt, vai tas būs pēc budžeta, pirms budžeta, bet nu redzēsim. Ņemot vērā, ka budžets ir Saeimā, tad nākotnes drošības labāk būtu jēgpilni, būtu šobrīd valdības vadītājs tāds, kurš atnāktu ar plānu, ka mēs viņu pieņemam nedaudz vēlāk, bet šo laiku samazinām mūsu visu ārējo parādu, respektīvi, kad līdz gada beigām nomainītos valdību. Tas būtu optimālais plāns. Reālais? Reālais plāns, es teiktu, man sajūta, ja es varu izteikt 50/50, kad viņi nostrādās līdz sasaukuma beigām. Turoties pie krēsliem, jo mēs redzam, ka nekas neinteresē. Ne parāds, nekas, viss galvenais ir krēsli. Šobrīd, laikam, pretrunu ir vairāk nekā vienojošā koalīcija. Es domāju, tas nav valstiski pareizi un efektīvi, līdz ar to es joprojām palieku pie tā, ka Nacionālajai apvienībai ar apvienoto sarakstu būtu jāveido valdība. Cik ilgi strādā šī valdība? Un līdz ar to es ceru, ka arī pēc budžeta es šobrīd redzu, ka katra partija ir iestrādājis budžetā tādas savam vēlētājiem populāras lietas, tad tās pieņems, un tad es ceru un sagaidu, ka partijas var tikt atvērts sarunām. Jā. Šovajā, kungs? Man šķiet, ka jebkas, ko es teiktu, tiks izmantots pret mani agri vai vēl. Es atturēšos droši vien prognozēt, fokus ir uz budžeta pieņemšanu. Vai jūs varat komentēt, ko opozīcija saka, kam vajadzētu notikt? Nu, piemēram, šis absolūti ļoti lietišs stāsts par to, piemēram, pagarināt budžeta skatīšanas termiņu, piemēram, vēl kaut kādas te risināt lietas. Pagarināt termiņu noteikti, es domāju, ka mums pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem 5% aizsardzībai. Nav jau 5%. 40 miljonu trūks līdz 5%. Rokveņkungs, cik ilgi strādā šī valdība? To jau laiks rādīs. Te jau matīs, kā mūsu... Cik garš laiks tas būs? Bet es nezinu, ko citi kolēģi dara un pa kuriem viņi staigā, no ko viņi runājās, bet mēs ZSA tiešām nopietni strādājam pie budžeta un šobrīd nav laika citām izklaidēm. Tāpat kā jaunā vienotībā. Nav prognozes.